Šodien parunāsim par kaut ko ļoti skaistu, par bērniņa ienākšanu pasaulē, par bērniņa ienākšanu ģimenē. Un pieskārsimies uzreiz kārtējam sabiedrības stereotipam, ka brīdī, kad ģimenē ienāk jauna dzīvība, tad bērnu kopšanas atvaļinājumā dodas māma, jo māma rūpējas par bērniņu, bet tētis turpina doties uz mežu un nest mamutu mājās, vai, latviski sakot, tētis turpina strādāt un apgādāt savu ģimeni. Bet vai var būt arī otrādāk, kā līdz ar bērniņu ienākšanu pasaulē tieši tētis ir tas, kas uzņemas rūpes par savu jaundzimušo, rūpējas par viņu mājās, bet mamma dodas uz darbu. Par to šodien tad arī parunāsim. Esat gatavi klausīties, mēs esam gatavi parunāt. Šodien ciemos mans draugs Čoms Reinis Ošinieks, Latvijas televīzijas sporta žurnālists, bet šodien svarīgākais viņa tituls ir 2 bērnu tētis. Čau, Reini! Čau! Prieks tev satikt. Kā mazajiem? Paterīt. Man līdz teviem vēl braukt ir. Nekad nesaka, nekad pasveicini sieviņu. Jā. Kaut kad esam par to runājuši tiešais, es domāju, varbūt arī pēc pirmā bija tā, ka, tāds trakums mājās, kad vēl otro, es nezinu, bet kaut kā atnāca otrais tā kā nekad nesaka nekad. Es atceros, ka mēs pirmoreiz kļuvām par vecākiem, tad labi, mums ir viss jāpārplāno, tagad visas finanses jāpārplāno, jāstrādā vēl vairāk, kaķus varēsim pabarot, bet Patricija apēdīs visu mūsu naudu. Izrādās tā nav. Tad Ēmija pieteicās, tagad ir jāsaplāno vēl vairāk. Tas jau liekas, ka tiešām līdz ar katra nākamā bērna ienākšanu pasaulē, to jāstrādā vēl vairāk, to jāpelna vēl vairāk. Un kā jums bija īstenībā, kā nepieredzējušiem vecākiem, ko nozīmēja gatavoties kļūt par vecākiem? Es tā varbūt par tām finansēm tik ļoti neuztraucos. Man liekas, ja pats es bērnībā esmu uzaudzis arī diezgan grūtos laikos 90. kad, knapi tur kartupeļus ēdīs, un tas ir vienīgais ēdiens, varbūt ilgāku laiku, bet līdz ar to man tas tā nebija tik ļoti no svara. Vairāk, protams, tas, ka kā tā dzīve mainīsies, kā tev tagad 2 gadi, dēls bija pirmais, kas piedzima, un 2 gadi būs vairāk vai mazāk pilnīgi kaut kādā citā ritmā, viss mainās. Tas, kad ienāk ģimenē, tad jau ir viss skaists, tas pirmais sākums. Nesen arī aizvakar runāja ar vienu operatoru, kas teica, ka man vasarā būs meita, pirmais bērns, un tur tā, es saku, baudi, tev pirmais gads vispār būs, jo es tur sāku stāstīt, cik man traki šobrīd iet. Un tā kā pirmais gads aizgājis skaisti, lieliski, un tad, kad man liekas, ka 3 gadi kaut kur, kad tu jau esi iegājis kaut kādā ritmā, kad tu esi salāgojis to dzīvi, un jau dārziņš jau sākās, un jau sāk parādīties kaut kāds tavs ikdienas ritms, normāls darba ritms arī. Tad pieteicās otrais, un tad es domā, es tikko biju atnācis atpakaļ ritmā beidzot, un tagad atkal bam, tu esi ārā no, negluži ārā, bet tu esi tādā viesulī savā ziņā. Tā kā, es neteiktu, ka mēs nenormāli kaut kā plānojām. Tad, kad pieteicās, tad, protams, nākamais, puika vai meita būs. Un, es tādā rozā miglā tīts, viss tādā patīkamā. Tas, ka tu būsi tētis drīz, tas bija patīkami. Ja runājam tikai un vienīgi par Reini, kā Reini, kurš vēl nebija tētis, un Reinis, kurš kļuva par tēti, tu vari šos 2 Reinis salīdzināt, kāds Reinis ir mainījies? Baigi, es nezinu, grūti pateikt. Atbildīgs es biju pirms tam arī pret savu darbu, un tad tikpat atbildīgs es pret saviem bērniem. Es domāju, ka tu centies izdarīt pēc iespējas labāk, kaut kur grauzi sevi, ja kaut kas nav sanācis, un tāpat ir arī ar bērniem kaut kur pacietīgāks noteikti tas esmu kļuvis. Tas, ka bērni tev pārbauda tavus nervus un pārbauda tavu vispār izturību kaut kādā ziņā, un šeit tad no sievas dzirdējis arī pagarēni, tev ir 3 gadi, vai dēlam ir 3 gadi. Kad tur sākās jau tāda, tu jau sāc dēlu cīnīties par kaut kādām tādām lietām. Es domāju, ka pacietīgāks, protams, par vairākām lietām es vispār vairs neuztraucos. Man daudz lietas vispār liekas kaut kādas mazsvarīgas, kas agrāk likās tā baigi nopietni, tam pievērst uzmanību, vai tas tu uzbūvēji to kā baigi lielo notikumu, bet jāsaprot, ka atbrauc mājās, un tur ir tas notikums īstais. Skaidrs, ka prioritātes mainās, un skaidrs arī, ka varbūt nav tas īstais vārds, kas raksturos manu nākamo jautājumu, bet tā ir greizsirdība. Un greizsirdība tādā ziņā. Mēs ar tevi esam spēlējuši vienā komandā, brīnišķīgākajā līdz šīm amatieru komandā, hokeja komanda Pīles. Leģendārākā. Leģendārākā ir leduskapis.
Par to es kādreiz to pastāstīšu. Noteikti, ka visi čaļi ar tevi vairāk tik daudz nevarēja rēķināties hokeja laukumā Pīles kreklos. Es biju mazliet vīlies, tas varbūt nav tas vārds, kad es uzzināju, kāpēc tas ir. Es kļuvu nedaudz greizsirdīgs, proti, ka sporta studija, sporta ziņas, sporta reportāžas, viss kārtībā, man tev kolēģi ļoti patīk. Es viņus ļoti cienu, viņi ir super čaļi. Bet Reinis kaut kādu brīdi zilajos TV ekrānos nebija, un tam bija viens ļoti skaists iemesls. Kā priekš tevis bija, vai priekš jums šajā gadījumā pieņemt šo lēmumu, ka Reinis dodas paternitātē, nevis mamma dodas maternitātē? Tur bija no dažādiem aspektiem. Tas, protams, viens ir finansiālais aspekts, ko tu skaties. Es jau pēc pirmā bērna uzsāku savu biznesiņu. Un suņu barības ar suņiem ļoti daudz patīk. Par labradoru šķirni rūpēties kā tādu. Un tad ilgu laiku meklēju pārtiku, ko suņiem dot. Un tad beigās nonāca līdz tam, ka viņi pats sāk izplatīt. Atrada beidzot tādu biznesiņu, ko pati uzsākt. Un tad līdz ar to viņi tikko bija tādā ieskrējienā, bērns vēl, un tad pieteicās meita. Un tad tikai loģiski bija tas, ka mēs nonācām līdz lēmumam, kāpēc gan es, jo šie tikko bija, man liekas, 16 gadi jau Latvijas televīzijā. Tad bija mazāk, nedaudz 14, bet tāpat tas viss skrējiens bija tāds, ka tu esi tādā virpulī, darbi, mainās tik Olimpiskās spēles, pasaules kausi, notikumi un tā tālāk. Un saprotu, ka tu šos gadus esi vienkārši tādā skrējienā nomaucis, ka tev jau arī kaut kādā ziņā baterijas sēžās. Kaut kādi ir mēneši, kad ir tik daudz darbu, ka tev vienkārši tur jau galva sāk kulpēt. Un tad arī tas aspekts bija, kāpēc gan nepaņemt pauzi. Jā, noteikti būs jārēķinās ar kaut kādiem tādiem izbrīniem, ko kāds sakars vēl zina publiska persona, un tad nāksies dzirdēt daudz. Bet es par to kaut kā nedomāju, un tad loģiski, ka nonācām pie lēmuma, ka pirmais lēmums bija nebraukt uz Olimpiskajām spēlēm. Jo mums februāris, marts solīja tas mēnesis, kad varētu dzimt meita, un Pekinas spēles bija februārī, un līdz ar to atstāt sievu un pats doties uz otru pasaules malu, uz Ķīnu, un gaidīt zvanu, kā sieva mēģina tikt galā ar milzīgu vēderu un vēl 3 gadus vecu bērnu, ar kuram arī savu jau uzstādījumu, savu noteikumu. Tad loģisks bija solis, ka es saku, ka es nebraucu uz olimpiādu, jo man katru mirkli var dzimt meitu, un es gribu piedalīties arī otrajās dzemdībās klātienē pats. Tur jau bija kaut kādi arī no kolēģiem dzirdam, ko? Tā iemesla dēļ tu nebrauc uz olimpiādu, ja? Nu, tā. Neteiksim, kurš tev kolēģis teica. Jā. Un pēc tam arī loģiski tas gads atpūsties no tā skrējiena, būt kopā ar ģimeni, tas jau skaisti. Un tas stereotips varbūt arī tas, kā tu pieteici par to mamutu nešanu, tā kā es minēju, sieva sāka to biznesiņu, mēs kopā kā komanda. Nu, tas, ka tu pats esi uzņēmējs, tad tu vari kontrolēt savu laiku. Un ja man būtu no 9 līdz 5 ar 2 bērniem mājās, es nezinu, vai es piekrīstu. Tāpēc tas izdevīgs modelis bija tāds, ka mēs tiešām esam kopā. Es palīdzu sievai viņas darbos. Kaut kādā brīdī, protams, viņa atstāja mani ar 2 bērniem. Un tad es sapratu, vispār, kā sievietei smadzenes strādā. Cik ir grūti būt kā vīrietim tajā lomā. Jo tu tā kaut kā, es nezinu, pēc sevis spriežu. Piemēram, man atstāja 2 bērniem. Pirmais Holfords rīts, tagad mēs esam ar bērniem. Tagad mans uzdevums ir brokastis. Un tad, kad tas brokastis, un tad pēkšņi sāc domāt, tā jāģērbj, taču viņi tulīt būs vēl mums jāiet ārā. Tad ir sāc skatīs, pamperi 2 palikuši. Ej, veļi jāmazgā, tas, ko pusdienās. Un tad tu sāc slēgt tos visas, bam, cik tev saslēdzās, un saprot, ka es esmu tikai brokastīs. Un bērni tur bļauj, vai kas tur jānes, pampers jāmaina. Un tad saprotu, cik daudz slāņaini tā sievas spēja domāt, arī domāt, ko mēs darīsim, varbūt vakarā vai ēdīsim vakarā. Tad es sapratu, man jau kūp dienas pirmajā pusē galva. Tādā ziņā es ļoti novērtēju. Sievietes vispār tikai to pamēģina, kad tu esi tajā situācijā, tad saproti, cik tas ir sarežģīti arī domāt par jebkurām lietām, ka pulveris vēl jānopērk un tas jāizdara. Un kas leduskapī pietrūkst sinepsietas beigām, vai dažādas lietas, kam tev ir jāspēj turēt acis vaļā un to visu redzēt. Un paralēli strādāt. Jā, tu jau pieminēji to, ka tas lielais karuselis, protams, tāds, kāds mums ir ikdienā daudziem, un tavā gadījumā sporta karuselis ar televīziju, un prasījās pēc pauzītes, un ļoti labi visi tā kā samačojās kopā.
Bet kā ir ar šo tiešām to tīri struktūrālo, arī tīri apsēšanos un parēķināšanu, kas ir pilnīgi ok. Attiecīgi, lielāku pabalstu var saņemt tas, kuram ir lielāka alga, kurš maksājas vairāk nodokļus, vai es nezinu, man gribas. Vai no tā ir jākautrējās? Nezinu, tagad, kad Reinis aktu dienu sarēķināja, ka Reinim sanāk vairāk, un tad mēs izlemjam ģimenē, ka Reinis tomēr paņems šo te pauzīti no darba. Nekur nekas nav apstājies, finansējums tāpat nāk, bet kā tu, Reini, jutīsies, kā tie pārējie čaļi skatīsies, ka tu mamīti kaut kādā esi, ka tu mājās sēdēsi tagad? Es par to tik daudz neuztraucos, jo es kaut ko jau dzirdēju par to, ka es uz olimpiādu nebraukšu. Kā tu nebrauksi, kā tas ir. Mūsu laikos tā nebija. Tas ir tas stereotips. Par rēķināšanu tikai loģiski. Katrs dzīvojam savu dzīvi, un katrs mēs piepildām savu leduskapu, kā mēs mākam. Tas bija pilnīgi loģisks solis. Bet, protams, ka bija tādas bažas par to, ka tad, kad tu esi tajā visā virpulī iekšā, arī tajā virpulī, kaut vai tad, kad vēl bērni nebija, bija kaut kādas dienas, piemēram, otrdiena vai trešdiena, pilnīgi brīva, nav nekas jādara. Un tad bija diena pienāk uz beigām, un tev tāds trīceklis iekšā sākās, ja tu neko neesi izdarījis. Tu neesi pastrādājis, tu neesi nopelnījis naudu. Es ne tik daudz par naudu, bet par to sajūtu, ka tu esi kaut ko izdarījis. Jā, mājās var kaut ko izdarīt, bet tas tev nav tā gandarījuma sajūta, tā kaut kāda iekšējā tāda atalgojuma sajūta, ka tu esi kaut ko izdarījis lietas labā, tādā darba izpratnē. Un par to man bija bažas. Tad, kad tu atkal noliki to malā, bija ilgs laiks tāds, ka tev visu laiku ir tāds, ka es te principā daru kaut ko, par ko man nemaksā alga. Jā, ok, man ienāks reizi mēnesī pabalsts, bet tāpat tev ir vajadzīga tā kaut kāda gandarījuma, tā sajūta, satikšanās ar cilvēkiem. Un tas, ka es jau tieši tā iemesla dēļ, viens no bija tāpēc, ka es izdzēsu ārā Instagram, TikToku, kas mums vēl bija par tīkliem, Facebooku. Atstāja tikai Messenger, ja kādam ļoti vajag uzrakstīt kaut ko, un Twitter. Tās bija divas platformas, kurās es vismaz kaut kā turējos pie pasaules, bet jā, es tādā ziņā distancējos, lai vēl vairāk sev atkal negraustu par to, ka es skatos, Simpsons tur dara to, tādu projektu ir uzsācis, un tas dara šito, un es sēžu mājās un maz gaidībā ar meitai, ja, un mainu pampers, un spēlējos ar klucīšiem, kas tev it kā baigi forši, vai ne, ar bērniem. Bet atkal no tava profesionālā tīri. Es atceros, Jānis Šipkevits, viņš vēl nezināja, ka es došos bērnu kopšanas atvaļinājumā. Viņš bija uzaicinājis uz garo sarunu ar dziesmu par dzīvi, un tad pirms intervijas viņš teica, klausies, bet tagad tev labākie gadi priekšā ir. Ka šis ir tas laiks, ja 30 gadi ir tie, ka tev ir jāieliek pamati visai dzīvē. Tagad viss, un tad pēc tam jau vairs nevarēs. Un tas man tā sēž, es tā domāju, es iešu tūlīt bērnu kopšanas atvaļinājumā, gads ārā, tīri tu tā graudi sev profesionāli. Bet tas viss ir SUDS, ja mēs salīdzinām ar visu dzīvi, un ja mēs nezinām vispār, ka tā dzīvē katram mums tiks pielikts punkts, tad beigās loģiski vērtīgāks ir laiks ar bērniem. Mēs šajā te vlogu ciklā diezgan daudz pieskaramies un runājam par, diemžēl, šiem te stereotipiem, kas velkās no iepriekšējās sistēmas, un arī par tēta došanās bērnu kopšanas atvaļinājumā. Tā nav pareizi, tāpēc ka kādreiz tas tā nav pareizi. Un ik pa laikam mums nākas saskalties arī ar šādiem te komentāriem par olimpiskajām spēlēm, ka Reinis nebrauc tāpēc, kas tu esi kaut kāds tāds nekāds. Ko tev darīt ar to informāciju, kad kāds tev to pasaka? Domā pats par sevi. Kā tev liekas, kāpēc? Jo mēs esam citā pasaulē šobrīd. Tiešām citā gadsimtā esam, kad ir normāli ir tā, kā mēs vēlamies, nevis tā, kā kādreiz kāds mums teica, un ja mēs to neizpildījām, tad tas bija slikti. Bet mēs no tā netiekam, no tām kurpēm netiekam ārā. Tas tā būs, man liekas. Es tagad nesen man ar sievu sarunu par bērnu istabu iekārtošanu. Viņi tāpat vēl mazi, man liekas, un tā tālāk. Un es uzreiz salīdzinu ar sevi. Es saku, es vispār uzaugu ar bračku vienā mazā istabiņā. Un mēs tāpat mums bija jautri, mēs tāpat spēlējāmies. Mums tur nevajadzēja tik daudz mantu, mēs tur ar zariņiem taisījām pišķiks un tā tālāk. Tu jau loģiski salīdzini ar to laiku, kā tu uzaugi vai ko tu esi pieredzējis. Un man automātiski šis arī ir. Es saku, ko tu iespringi? Tu pagaidi, vēl paaugsies, tā kā sāks mācīties, tad jau vajag katram savu galdu, nedod Dievs, tur, kā Džeks un meiteni, katram vajag savas tur krāsas un visu kaut ko. Bet šeit jau man ir arī jālauž tas, kāpēc gan tu nevari iedot, ja tev ir opcija saviem bērniem kaut ko labāku nekā tev ir bijis. Un ar
ar to, ka es esmu devies bērnu kopšanas atvaļinājumā, ik pa laikam es dzirdēju arī. Tiešām mūsu laikos tā nebija. Izplastas acis un tiešām šoks. Un domāju, ka es esmu kaut kāds dīvains un kaut kas tur apakšā slēpjas. Varbūt tikai naudas dēļ viņš to dara vai kas. Kaut kāds reāli dīvains. Jā, arī. Bet tu jūti vienkārši to, ka tur ir tāda skatiena. Tā, okay. Tagad pasaules kausā es biju viens no līdzjutējiem. Man Filipīnās pienāca klāt. Viņš teica, tu nekad vairs tā nedari. es nerunāju par bērnu taisīšanu, bet nē, prom. Tas bija viena puse, tāpēc, ka pietrūka, bet otra puse viņš saka, lai sievietes dara savu darbu un vīrieši savu darbu. Tas, protams, ir stereotips tāds iegājies un vieglāk. Un tici man, es šī gada laikā bieži vien pieķēru sev pie domas, ka es labprāt paņemtu savu datoru, aizbrauktu uz Zaķu salu un mierīgā garā pastrādāt, jo loģiski ir vieglāk un ir tāda krīzes brīži, ka tev abi bērni ķērts pilnā balsī, mētā visu, ko var mētāt, glāzes saplīst, tev vēl sūds pa vidu. Un tu, apmēram, iztēlojies to situāciju. Un loģiski, ka es varu pateikt, man ir vieglāk aizbraukt un darīt to, ko es māku vislabāk, savu profesiju, tad tas loģiski ir vieglāk. Bet tie ir lieli izaicinājumi. Es domāju, ka tas būtu interesants realitātes šovs, ja mēs no nulles vienkārši tepat Origo izējam un izvēlamies dažādus džekus, ieliekam realitātes šovē un tad pastamies, kā viņi spēj izdzīvot, piemēram, bez sievām, kā spētu saģērbt, kā spētu vispār, visu, kas saistās ar bērniem. Man liekas, ka tur, nezinu, cik es sevi atceros mazu, mamma. Tas tā jau bija no tiem laikiem, no 80. beigā, 90. sākuma, kā vairāk vai mazāk tā tikai mammas ar to visu ņēmās, un tā automātiski tas viss ir iegājies, ka džeki tikai atnāca pakratīt pirkstu, uzšaut ar siksnu, varbūt, kas mūsdienās kā nav vairāk, visticamāk. Nav. Es neesmu dzirdējis. Nedrīkst. Tu kaut kādā tajā, nezinu, paternitātes brīdī, sajūti, ka beidzot, beidz tās domas, runē par to, ka tu dari neko, un ka tev acīm redzot, ir nedaudz neērti par to, ka tu dari neko, ka tev vajadzētu kaut ko darīt, bet tu dari neko, un tā diena, kaut gan tu dari kaut ko, protams. Tu esi kopā ar saviem bērniem, un tas ir lielākais, ko vispār var izdarīt. Bet kāpēc joprojām ir iekšēji tas? Man arī daudz reizes tā ir bijis, ka tu paņem vienkārši atpūtu no ikdienas skrējienu. Vienkārši paņem 1 vai 2 dienas, izslēdz telefonu, es mānos. Mēs neslēdzam telefonu ārā, bet neņem telefonu. Bet tā iekšējā sajūta tiešām ir tāda, ka ja tu šodien nedari, tu kaut ko neesi izdarījis, un ne jau ka izdarījis. Tu neesi nopelnījis naudu, tu neesi mamutu atnesis, kaut vai mazu zaķīti atnesis mājās. Ir, bet tā arī man tieši šobrīd ir tagad, kad es esmu atgriezies. Tā atgriešanās arī bija tāda, par ko mēs atsevišķi varam parunāt. Viņa bija sarežģītāka, nekā es biju domājis pēc tā gada atsākt darbu gaitas. Bet man arī šobrīd tā ir, tāpēc, ka tagad tu esi atgriezies darbā, it kā, bet tu neesi tik lielā skrējienā. Loģiski ar 2 bērniem tāpat tagad meita atslēgas kaulu salauza, viņai nepilni 2 gadi. Tu esi vēl vairāk atmests atpakaļ. Dēls noslimoja, tagad vismaz ir vakar aizgāja pirmo reizi uz dārziņu pēc ilgāka pārtraukuma. Tad jau tev ir kaut kāds miers. Bet tajā pašā laikā es graužu sevi. Iekšēji tā sajūta ir joprojām man, ka tu skaties, ka tu varētu darīt to, kad ir idejas darīt kādu projektiņu varētu palaist. Tur pilnīgi no citas sfēras vēl kaut kādas lietas. Un tu tā kā gribi darīt, bet saprot, ka nav, šobrīd nav. Un es sev visu laiku tā bremzēju. Atceries, tad, kad tev bija dēlam 3 vai 3,5 gadi, tad tikai tu sajūti to tādu atpakaļ ritmā, mēs varam sākt strādāt. Tagad es esmu joprojām tajā virpulī ieraudzis, ka meitai vēl tikai martā būs 2 gadi. Un līdz ar to es sev iekšēji tā saku, miers, izmanto šo mirkli, neskrien. Ja es tagad skrietu un vēl visu kaut ko sāktu, nenormāli daudz darīt, visu, ko es gribu, tad es domāju, tur vēl trakāk viss varētu būt trīcošām rokām staigāt. Bet tā, ka tas visu laiku nav labi cilvēkam. Tā, ka tu esi skrējienā, tad tu atkal skaties uz tiem, kas meditē un atpūšās balī un domā, kāpēc es tur neesmu, ka es tā varētu. Tā, ka tu sēdi mājās ar bērniem un tev ir tā iespēja, ka būt ar viņiem un nestrādāt tik daudz, tu sāc sev graust atkal par to, ka tev iekšēji vienkārši grauj uz kaut ko, come on, es gribu uzfilmēt to, es gribu darīt to.
Es nezinu, tā ir tāda visu laiku tāda balansēšana, jo labāk taču ir tur, kur tu neesi. Jā. Tu pieminēji par darbu, par atgriešanos no darba, un te droši vien, ka būs stāsts ne tikai par tevi, bet šādas situācijas noteikti, ka piedzīvo daudzas, iespējams, ka lielākoties sievietes, noteikti arī vīrieši, bet proti, es nezinu, vai to var nosaukt par ultimātu vai kā, ja, bet tā drošības sajūta, ka tev būs, kur atgriezties, tā tev bija, vai tomēr tā, ka arī ir jāvienojas, ja, ka tu esi kaut kādu brīdi projām no savas ikdienas, no Zaķu salas Krasmalas 3, un ka tu ar drošu sirdi varēsi atgriezties, vai bija kaut kāda tāda sajūta, ka pācā, ja nu gadījumā atnāk kāds jaunais perspektīvais komunikācijas zinātņu Reinis, kurš vēl ir studiju programmā, bet pogās ārā jau pieredzēja šo krabi. Tas būtu forši, tāpēc, ka konkurence ir tikai dzenas priekšu. Es tik ļoti neuztraucos par to, jo man kaut kā liekas, ka kaut kā es esmu pierādījis ar savu darbu, ja ne vienā frontē, tad otrā frontē, vai kadrā, vai aizkadrā. Es tāpat varētu darīt lieliski savu darbu un turpināt un par savu vietu zem saules medijā. Es par to vispār neuztraucos. Un es vispār neuztraucos. Vienīgā lieta, ko es biju dzirdējis, ka sievietēm ir grūti, jo pirmkārt ir ilgāks laiks, ir 2 gadi. Uz to laiku tavā vietā paņem citi kolēģi, un tad tur jau veidojās savi tusiņi, savas iekšējās intrigas, un tad atnākt atpakaļ sievietei ir daudz sarežģītāk, un es par to biju dzirdējis un klausījies arī kaut kādas intervijas, bet es kaut kā liku sevi vispār malā no tā. Un es nebiju gaidījis, ka paies gads, visu šī gada laikā es regulāri piedalījos sporta studijas sapulcēs. Tā doma, lai es zinu, kas notiek, klausos, un tādā veidā es piedalos, un es esmu daļa no komandas joprojām. Tas man tā kā turēja kopā vēl ar mūsu komandu. Bet tad, kad tuvojās tas iedomājies, ka tev ir mēnesis atvaļinājums, tad pēdējā nedēļa tev jau ir tāda, Dievs, tu jau sāc strīpot tās dienas, cik ir palikušas, un tad iedomājies, ka tev ir gads. Un tad pēdējais mēnesis bija principā jau tāds, ka tu jau sāc bez mazliet miegā raustīties un domā, kā tagad es sākšu strādāt, bet man mājās joprojām bardaks paliek ar vien lielāku, meitas paliek ar vien lielāku. Sāk staigāt un darīt to un gāzt un atvilknes un visu, un tev ir vēl vairāk uzmanība vajadzīga nekā pirmajos mēnešos, kad vienkārši tikai guļ un pampers un paēst. Un man bija nenormāli trauksmēs tas laiks. Kā atsākās darbi, nepazīstams numurs zvana, es domāju, man ir tāds, ka tiešām tev likās tā, ka tu esi tādā ģimenes burbulī iekšā savā, ar savām problēmām, kas ir jau pilns ar viņām. Un tagad vēl nāks un darbi visādi parādīs. Es domāju, kādā veidā. Tas ieskrējiens bija tāds, lēns, grūts, tad pienāca pasaules hokeja čempionāts, kur es sāku taisīt sižetus, un tam man bija tāds sajūta, ka tu tā ieskrienies atpakaļ darbā, visi taču mierīgi, neviens negrib mani paņemt, izraustīt, un tagad viss tu nebrauks uz mājām, tu strādās līdz 12 naktī, bet tā sajūta kaut kāda tāda bija, ka es nezinu, kā es visu savienošu. Man pēc 2 vai 3 nedēļām ir kaut kāds ieplānot filmēšana vai pasākums. Man viņš jau šodien sēž, jo man tāds tā visu laiku tā šilērējās. Un pēc tam, pēc pasaules hokeja čempionāta, kas bija baigie svētki, tad atkal man bija tāds saraustīts laiks, ka tev visi darbi ģimene tā, ka tu arī nevari atdot sevi 100%, kas man nepatīk tam darbam, jo man darba specifika, ka mēs safilmējam, es arī pats tos video mājās montēju. Mājas ir slīpsvītra arī darba vieta. Loģiski ar bērnu ienākšanu tev tās mājas un tā darba vieta pārceļās pēc 10-11 vakarā, kad bērni guļ, tikai tad tu vari atvērt datoru, kad tev jau ir nogurums. Un tas baigi visu to ritmu ir samainījis, un to tavu darba tādu produktivitāti ir pasliktinājis, manuprāt. Baigi grūti ir saplānot. Man arī patiktos, es zinu, ka rīt man ir brīvs, un tad es varēšu pastrādāt, bet bieži vien tas ritms mainās. Visi vecāki to zina, kā pēkšņi var mainīties plāni. Un tad, kad tikai es aizbraucu uz pasaules kausa basketbolā uz Āziju, es sapratu, ka mans viens bērns, ko es smējos, ir mans operators, ar kuru kopā mums tad ir jāsaliek plāns, ko mēs darām, kā mēs darām, cikos braucam tur, treniņš tikos. Un tad ir vienkārši plāns. Un tad es domāju, Dievs, kāds miers. Ja domāju, aizējam kafijā. Pierīgā garā aizējam. Un tad es atguvu tādu Reiņa garšu tādā ziņā, ka šis ir Reinis.
Viss ir kārtībā ar tevi. Nu, negrauz sevi, ka tu tur kaut ko tur nebūs produktīvs vai kas. Tad pasaules kausa nostrādāja. Bet atkal atgriežoties mājās, atkal tu esi šajā visā tādā. Nu, ka gribās visu 100%, bet tev tāpat nesenāk visu, tāpēc, ka tu nevari uz 100% pilnīgi visu izdarīt. Tas pats hokejs cieta. Es nebiju spēlējis tik ilgi. Tagad nesen salīdzinoši tikai uz ledus kopš māja pirmoreiz uzkāpu. Jā, beidzot Instagramā. Es šauju galvā, tāpēc, ka es saku, kā, nu, hokejs tā ir vieta, kur tu vari atslēgties. Tas ir, tu uzkāp uz ledus, tev izslēdzās pilnīgi viss realitāte. Tu esi tikai tur konkrētā halē un viss. Un tad vēl, kad tev nav tā sporta, tad tu jūti visādi tarakāni nāk galvā, viss kaut kas tev pa laikam zogās kaut ko. Tu esi tā, tu nemaki to. Un tas viss tev nāk. Tā kā sports, es esmu priecīgs, es esmu apakaļ. Nedaudz graušana par to, ka tu sēdi mājās, it kā nedari neko, jo nepeldi naudu. Tāpat laikā atkal esi atpakaļ, negribu teikt, tās nav vecās lietas, atkal tajā savā darba režīmā viss ir kārtībā, bet vai nav nedaudz sev pārmetums bāc, no kā sieviņa mājās ar to visu tiek galā, ar ko tu saskāries? Tāpēc, ka mums jau te liekas, mēs atnākam mājās, tur, man liekas, pelnrušķīt ar buru noiņu strādāt, tas ir viss pats par sevi saprotams. No rīta bērni saģērti, pabaroti, aizvedam uz skolu dārziņiem, pulciņu saplānu. Viss tā kā ļoti vienkārši. Tas galdauts tāds ļoti vienkārši klājās. Bet, nu, nav stāsts gluži pa mums tādā ziņā. Mēs visu laiku cenšamies mainīt. Mēs arī dēlam ir iespējas reiz izvēlēties, kurš rīt tev ved uz dārziņu. Man ir sarežģījumi ar dēlu un ģērbšanos no rītiem. Mēs kaut kā nevaram atrast kopēju valodu, jo tas viņam nav jēgas stāstīt visiem vecākiem. Viņš noteikti zina, kā ir strīdēties un no rīta parakstīt vienošanās līgumu ar to, kādu džemperī tad īsti vilkt. Laika paliek arvien mazāk. Zeķi spiež, un tas nav labi. Tur, nezinu, viņam tā traucē, ka bišķiņ plikumiņš te ir. Es saku, tu tulīt pat pēc 5 minūtēm vilks nost to kombinezonu, saņemies. Mums tikai jāizbrauc ir. Pēc tam tu varēsi smuki uzvilkt, kad tu ies ārā ziemā. Daudz šādas nianses, arī ēst gatavošana kopā, kurš var tas taisa. Nu, mums nav tā, ka es atnāku mājās un man viss ir uzklāts. Protams, tāds daudz reizes ir, bet tajā pašā laikā mēs cenšamies visu laiku dalīt, kurš var izdarīt to. Bet joprojām cepunos visām sievietēm tikai tad, kad tu pamēģini to, kā ir visu menedžēt un plus vēl saglabāt vēsu, mierīgu prātu arī tad, kad bērni ārdās, kad tev pašam ir jāsteidzās. Tur ir baigi tāda smalka tā līnija, ar ko es vēl strādāju, ka es bieži vien sev remdēju, lai nepacētu balsi vai nesāktu pats ārdīties, tad, kad tu kavē un bērni tur sāk ap divu vārtīties pa zemi un raudot. Man arī īstenībā diezgan interesanti bija tava pieredze, jūsu pieredze stāstu ar Reini bērnu kopšanas atvaļinājumā, ka Reinis ir paņēmis paternitāti. Man tā nav bijis, mēs esam citādāk menedžējuši, bet nekad nesaka nekad, protams. Bet, ja Reinim būtu jāiet vēlreiz, vai Reinis vēlreiz ietu, un vai Reinis ieteiktu, neskatoties uz apkārtējo kaut kādiem iedomu stereotipiem, kā ir bijis un kā vajadzētu būt tīri personīgi vīrietis priekš sevis. Vai Reinis ietu un darītu to vēl vienu reizi, neskatoties ne uz ko? Tas ir baigais pārbaudījums. Tāpēc es neuzdrošinos tagad visiem teikt, ejiet, dariet, jo tur baigi daudz, es saku, nākas sevī slāpēt to sajūtu, iemācīties to sajūtu, ka tu tiešām nepelni naudu un dabū kaut vai gandarījumu par savu darbu, vai tu tomēr izdarot darbu, tev ir iekšējais gandarījums, forša intervija, forša video uztaisi, saliekās kaut kur ātri, kaut ko samanedžē. Tā visa tev nav. Tev ir jāmēģina atrast to gandarījumu, paspēlējot ar dēlu futbolu vai aizvedot meitu uz mūzikas nodarbībām, kurš starp citu arī ir pārsvarā tikai sievietes. Tikai es dēlu vedu, tad es kaut kur pa vienam tētim redzēju kādā nodarbībā. Tagad pēdējais bija, ka ir dziesmiņas, pat dziesmiņa audzinātāji dzied, mammīte mīļā, tētis arī mīļais. Tā kā joprojām ļoti daudz pāterīšu strādā un nes to mamutu, bet es ieteiktu noteikti, ka bērni, es ceru to novērtēs, jo šī jau ir tā lieta, ka šis ir tas darbs, kur tu nejūti to atalgojumu tagad tūlītē, bet es ceru, ka tas būs jūtams tad, kad bērni izaugs. Nav noslēpums, ka
ļoti daudz cilvēku mokās ar kaut kādām bērnības traumām. Citi, kas ir uzauguši tikai ar mammu, tas ir jūtams. Citi, kas ir uzauguši tikai ar tēti, tas ir jūtams. Kad ir svarīgi no abām pusēm dot, ka ir svarīgi, ka abi divi piedalās audzināšanā, ka ir svarīgi, ka tev Fatrīts kaut ko iemāca, mamma kaut ko iemāca. Tāpēc jau ir tas filigrāns, tas komandas darbs, un atkal no otras puses, tu nevari pārāk tur uhķināties un pārāk viņš tur pa čempionu taisīt, jo tu man labākais, tu man tāds. Tur ir baigi, tur tik daudz par atsevišķi par audzināšanu varētu runāt. Bet iemācīties paņemt pauzi, iemācīties pārvarēt to stereotipu un klausīties, ka, ko tad tu pamperīšus mainīs. Nu, es tur tā distancējoties no tā, pilnīgi mierīgi, es saku, pārbaudījums ar sevi, parunāšanās ar sevi, grūta parunāšanās, jo tiešām es saku, ļoti daudz grauzu un graužu joprojām sevi, jo tev visu laiku ir, tā kā raust visu laiku aiz stiķīšiem kāds Renī, tu redzēji, Simpsons palaidis projektiņu, ko tu? To pašu padelu tenisu halli es atklāju un uzaicināju. Tad es arī dzirdu tajās sarunās, viņš saka, mēs te būvēsim, mēs te plānojam to. Cits saka, mēs te bijām, mēs tagad ar Igauniem sākām projektu, un tu sēdi un domā, ko tu? Tu neko. Tāpēc es ceru, ka tas nāks atpakaļ ar mierīgākiem nerviem, ar labi izaudzinātiem bērniem, kuriem uz dzīvi nebūs kaut kādas problēmas, kuras pats arī man vecāki šķīrušies. Es dzīvoju pie viena, pie otra, pie trešā. Prezidenta apartamenta sausā toaletes. Es visur izteigājos, līdz ar to tās vērtības dzīvē ir kaut kāda citādākas. Nākamā tēma atkal, ja tu gribi bērnam visu laiku visu dāvim Bērtānam, tad ir prasīja, kā tu domā, kā tev bērni izaugs, viņiem būs tā motivācija, vai tev ir miljoni nākamajām paudzēm. Kā saglabāt tur to apetīti, to cīņas par. Un ir daudz šīs nianses, kur tu esi pa vidu un domā, kā labāk, un kur būt stingrs, kurš nē. Tā kā visu šī gada laikā šīs bija lietas, par ko es pastiprināt, protams, padomāju, ko iespējams daudzi tādā skrējienā neaizdomāsies par tām lietām. Tāpēc, ka viņi skrien un nes to mamutu. Un nesen TikTokā redzēju arī vienu sašutušu Fatrīti, kurš saka, kāpēc mums vajag bērnus? Kāpēc vispār mums vajag bērnus? Lai mēs tagad no Amerikā vēl ātrāk viņus ved jau uz dārziņiem. Lai mēs viņus 5 dienas nedēļā ieliktu dārziņā, pēc tam 7 vakarā izņemtu, paši tur pēc tam attaisītu aliņu, skatītos sportu, bērni kaut kur spēlējās. Tā kāda jēga, kāpēc mēs tos bērnus taisam, kurā brīdī laiks ar viņiem kopā, kurā brīdī mēs spēlējamies, kurā brīdī mēs viņiem kaut ko iemācam. Un tad kāda tā sabiedrība, kā tā pasaule izaugs. Par to ir vērts aizdomāties, un tad, kad paņem šādu paternitātes atvaļinājumu, tad par daudz ko var padomāt. Paldies, Reini, par tavu pieredzi. Sveiciens sieviņai, lai ziķeri aug. Un, ja nav tādu salīdzinājumu, bet īstenībā tas ir, un tas pat nav darbs. Tas vienkārši tā kā vajadzētu būt, ka mēs esam un mēs redzam, kā mūsu bērni izaug, vai mūs gaidīt no viņiem kaut ko. Nē, tu tāpat sagaidīsi. Un man arī ir viens spilgts piemērs attiecībā par laiku pavadīšanu kopā ar manām meitenēm, proti, kad Patricijai un Emijai, vecākajām meitām, viņām bija 4, 5, 6 gadi, apmēram kā šobrīd jaunākajai Audrijai. Man nepatīk lasīt pasakas, man patīk stāstīt pasakas un izdomāt pasakas. Un mums pasaku varoņi bija garais makarons un resnais makarons, kuri piedzīvoja visu kaut kādus neiedomājamākos piedzīvojumus. Un, protams, ka atnākot mājās arī pēc darbiem, pēc visu kaut kā, par visu jau kā, ka tu saņemies pastāst, bet kaut kādā brīdī pienāk tas, ka mazliet ir sagurums, nevar izdomāt, nezinu, kur viņi tur iesprūduši tie makaroni ir, ja? Šodien meitenēm ir 17 un 15 gadi. Resnais un garais makarons ir kaut kur pazuduši. Un vakardien bija Emija, Patricija man projām Japānā, un Emija 15 gadnieks pasauc man uz guļamistabu. Pareizāk Iveta saka, ka Emija man sauc, un es aizgāju, un Emija izliedzam segas, un kur ir resnais makarons un garais makarons. Viņi ir uz neapdzīvotas salas, bija pazuduši. Emija tikko viņus ar koku laivu izglāba, un pāri okeāniem ir atpeldējuši atpakaļ. Šodien mums 10. vakarā ir pasaku vakars. Ideāli. Vēl viens padoms, noslēdzot sarunu, es dēlam iedodu. Es saku 4-5 vārdi. Tu pats nosauc vienalga ko, kuģis, zirgs, kosmosa kuģis, un tad mēs stāstam. Tad tev ir uzdevums izdomāt šiem personāžiem vai stāstiem vai lietām
kaut kādu pasaku, kas uzreiz ir interesantāk arī tev kā vecākam. Un pēc tam tu atkal iedod savus vārdus viņam un tu liec viņam taisīt stāstu. Baigi forši strādā. Pamēģiniet. Jūs varat paceļot ar mūsu garo un rasno makaronu, un mēs paceļosim ar jūsu 5 vārdu izdomājumiem nākamajiem stāviem. Yes. Paldies! Paldies tev!